Kolēģi un visa Latvijas sabiedrība, kas klausās šo sēdi, šis likumprojekts būs nozīmīgs vairākos aspektos. Šis likumprojekts ir ļoti svarīgs priekš esošās varas, kura visai sabiedrībai uzskatāmi jau neskaitāmas reizes ir nodemonstrējusi savu mazspēju, nekompetenci un bezatbildību cīņā ar Covid infekcijas izplatīšanos. Vakcinācija bija kārtējais eksāmens varas rīcības spējai, un šī vara paredzami un pārliecinoši tajā ir izgāzusies. Šī vara ir izdarījusi gandrīz visu iespējamo, lai izgāstu sekmīgu vakcinācijas procesu valstī. Tieši šī vara ar savu rīcību un komunikāciju ar sabiedrību ir panākusi tik lielu neticību un pretestību vakcinācijai, kādas nav gandrīz nevienā Eiropas valstī. Tāpēc tagad ir nepieciešams šāds likumprojekts par obligāto vakcināciju, lai izdarīts būtu pilnīgi viss. Šis likumprojekts ir ļoti svarīgs šīs varas tālākajai pastāvēšanai, jo tikai tā ir iespējams saglabāt tās autoritāti un stiprināt tās tālāku pastāvēšanu. Tāpēc es aicinu balsot par šī likuma projekta nodošanu izskatīšanai Saeimā visus tos, kuri uzskata, ka pie varas ir jāpaliek nīkuļiem un nelgām. Un pat, ja viņi nav spējīgi nest šo varas nastu, tad nodrošināt viņiem šo varas iespēju pār sabiedrību ar autoritāriem līdzekļiem. Un kas par to, ka tie nav savienojami ar demokrātiskas valsts principiem? Šādos gadījumos jūs taču varat arī šajā jomā ieviest savu bezkompromisa demokrātiju. Un tā jums noteikti būs nepieciešama, jo ir taču skaidrs, ka obligātas vakcinēšanas prasība izraisīs vēl lielāku vakcinēšanās pretinieku pretdarbību un dos vairāk augstnes to aktivitātēm sabiedrībā, kas šķels Latvijas sabiedrību vēl vairāk. Un tāpēc es aicinu balsot par šī likuma projekta izskatīšanu visus tos, kuriem ir svarīgi vairot sabiedrības sašķeltību, bailes, neusticību un savstarpējo neiecietību. Jo tikai turpinot īstenot skaldi un valdi principu arī šajā jomā būs iespējams saglabāt mazspējīgu, nekompetentu un bezatbildīgu varu Latvijā, jo tādēļ tai nebūs pieļaujams alternatīvas. Reāls demokrātijas pastāvēšanai ir svarīga varas nomaiņas iespēja, kas padara varu atbildīgu tautas priekšā. Latvijā tas nav iespējams. Es aicinu balsot par šī likuma projekta izskatīšanu visus tos, kuri uzskata, ka Covid infekcijas izplatīšanos var ierobežot, neveidojot veiksmīgu sadarbību ar ģimenes ārstiem un neizmantojot efektīvi Latvijas veselības aprūpes sistēmu, bet labāk veidojot dārgus, bieži pamatoti apšaubāmus alternatīvus vakcinācijas veicināšanas risinājumus. Jūs laikam nedodat naudu ģimenes ārstiem tāpēc, ka nebūs vēlāk ko sadalīt šo naudu. Es aicinu balsot par šo Kariņa valdības ieceri visus tos, kuri uzskata, ka to var īstenot līdzīgi kā OIK afēru. Līdzīgi kā savulaik ekonomikas ministrs Kariņš to izdarīja ar grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā, ietverot tajā tik plašas un neskaidras tiesību normas, kas deva iespēju jebkādām manipulācijām un varas visatļautībai īstenojot tās. Šajā jomā šis likumprojekts ir cienījams Krišjāņa Kariņa OIK ieliktās OIK afēras mantinieks. Par to vēl būs iespēja pārliecināties arī šodienas debatēs. Un tāpēc es aicinu balsot par šī likuma izskatīšanu visus tos, kuri apzinās, ka šis ir ne tikai obligātās vakcinācijas, bet arī šīs varas vaksācijas likumprojekts. Jo tas skaidri un demokrātiskai sabiedrībai izaicinoši atkailina šīs varas patieso būtību, tās neremdināmo kāri pēc varas dotajām iespējām un tās dramatisko nespēju izmantot šīs iespējas sabiedrības interesēs, vismaz nekaitēt tām. Tas parāda šīs mazspējnieku koalīcijas gatavību aroganti ignorēt to visu, lai paliktu pie varas ar jebkādiem līdzekļiem, pat ja tie nav savietojami ar demokrātiskas valsts principiem. Labākais, ko varēja izdarīt šī valdība, ja tik tiešām šai varai rūpēt sabiedrības liktenis un veiksmīgs vakcinācijas process, te jau sen vajadzēja demisionēt, jo šis nav laiks nelgām un nīkuļiem. Tad šodien mums nebūtu jābalso par šo likumprojektu. Paldies!